Rieplaukts, kad mēs liekam, mēģinām vienmēr viņus pacelt no zemes kaut kādu gabaliņu, jo riepas vēders tāpat ieguļās, lai viņš neatspiestos pret zemi. Tas nekas, ka vienā pusē viņš ir tā un šitā tas vienalga, ja? Tas nekas. Davai, Sandi, tev tas sanāks. Vidžiks vieglāk filmēt. Redz, un Sandis jau liek nepareizi augstāk, vai ne? Nē, es lieku pareizi. Šis te ir tieši riepām paredzēts. Viņi tā diezgan viegli ir, Nepateiks, ka viņi varētu kaut ko izturēt. Šī te daļa, tur, kur ir tā gropīte, tas nāk uz augšu. Un tad tas mums būs augšējais plaukts. Plus šiem te plauktiem ir tas, ka tu vari pats izdomāt, kā tu gribi. Ik pa 3 centimetriem ir regulācija. Kāpēc viņi ir tik viegli? Plauktu sijas ir profilētas. Kā tu redzi, nevienā vietā nav sijai atvērums. Viņi ir vairākos slāņos locīti, profilēta. Kā rezultātā arī pie slodzes, ja tu viņu noslogos, teiksim, tev veidosies šeit vēders, palaidīs vaļā, viņš spēs amortizēties un nostāsies atpakaļ līmenī. Tas arī attiecās uz tiem pašiem pališu plauktiem.